Dabas grāmata ir atbraukusi atkal uz Ķemeru Nacionālo parku. Un pirms jums te bija kaut kādi gadi 5, 6 atpakaļ, citi bērneļi bija. Mēs kādreiz te stāstījām par šīm pļavām, ko Ķemeru Nacionālā parkā te projekta ietveros darīja. Nu, šobrīd tā vēsture, var teikt, iet tā kā pa spirāli. Un ir atkal viens projekts, kas ir ļoti līdzīgs tam, kas bija daudzus gadus atpakaļ. Un te tagad arī šajās pļavās ir plānots vienu upīti izlīkumot. Un te, ja jūs ieskatāties, te ir diezgan daudz ūdeņa. Nu, kādus ūdeņus jūs te redziet, kā jūs viņus te nosaukt? Nu, tur ir grāvis, un šeit varētu teikt, kad ir upe. Nu, redzi, nu labi, ja tas ir atpazīstami, vai ne? Kāpēc tādi grāvi jāpārveido? Nu, labs jautājums. Nu, to varbūt labāk mums izskaidros Jānis, kurš arī pirmā projekta laikā piedalījās viņa realizācijā un ir autors arī tagad šim jaunajam projektam, kas ir kā turpinājums. Šīs izgāvjotās upītes no dabas viedokļa ir ļoti nabadzīgas, jo viņām nav raksturīgas tās pazīmes, kas ir redzamas dabiskās upēs. Viņām nav līkumu, nav krācīšu, paceru, nav dažādu noskalojumu un uzskalojumu, dziļāku bedru. Visas tās dažādās vietas straumē ir tās, kas ir tās svarīgās nišas, ja tā varētu smalki izteikties, kurās dzīvo dažādi ūdens dzīvnieciņi. Jau krietnu laiku, vairāk Rietumē Eiropā, tiek īstenot dažādi upju atjaunošanas projekti, kuru laikā šādi izgrāvjot upju posmi tiek pārrakt atpakaļ līkumos. Un tas tiek darīts gan tādēļ, lai palielinātu pašas šīs upītes dabisko vērtību, lai viņa atkal varētu izskatīties pēc upes. Un tas bieži tiek darīts arī tāpēc, lai atjaunotu palieņu pļavas. Jūs ziniet, kas ir palieņu pļavas, vai ne? Nē. Ziniet, tās ir pļavas, kas atrodas tādu lēni plūstošu upi krastos, kas plūdu laikā var pamatīgi pārplūst. Un tādā palienē var izveidoties tāds pamatīgs liels ezers. Un pēc tam, kad tie plūdu ūdeņi atkāpjās, pļavas atkal nožūst, un viņās var augt viss tas, kas tādā pļavā aug ļoti dažādi pagāta veģetācija, dažādi augi. Un tieši palienes atjaunošana bija arī viens no iemesliem, kāpēc savu laiciņu atpakaļ šeit tika īstenots Lampes upes atjaunošana. Ja? Un, ja jūs te atbraucat kaut kad aprīlī, jūs redzētu, ka šajā vietā te plešās tās kā liels ezers, no kura vietumis ir ārā tās jaunās upes līkuma atbītnes, un šeit viss ir pilns ar putniem. Teiksim, šogad te bija pirmais gads, kad Lampes palienē varēja novērot līdz pa 2000 zosu. Iztēlojieties, salīdziniet, ja? Kādreiz palienes nebija, pīļu zosu faktiski nebija vispār. Un tad tā upe tika pārrakta, plūdu laikā ūdens līmenis atkal var celties, un, protams, te ir šī milzonīgā ūdensputnu bagātība. Tas ir tā kā diena salīdzināt ar nakti. Šobrīd grāvis ir šeit kā taisna līnija gar meža malu. Viņš tā kā tāds ar lineāli novilktu taisni sadala šo ainavu divās daļās. Te ir mežs un te ir pļava. Bet, redziet, ja mēs šo grāvi pārrokam atpakaļ upītē, mēs viņu, ja tā var teikt, iznesam ārā pļavā, un mēs panākam to, ka šī teritorija atkal plūdu laikā periodiski pārplūst, un te var atkal parādīties dažādi augi un dzīvnieki, kas šādai vietai būtu raksturīgi, ja te tā paliene būtu. Un te šajos jaunās upes līkumos varētu nākt baroties melnais stāķis, te varētu lielā skaitā uzturēties un līgzdot griezi. Te viens putns nav uzzīmēts, bet mums ir tāda klusa cerība, ka te varētu atgriezties un līgzdot arī ķikuts. Tas ir tāds tiešām ļoti rets pļavās līgzdojošs putns, kuram vajag slapju veģetāciju, palieņu pļavas. Protams, arī pašā upītē dzīvot vairāk dažādi dzīvnieciņi. Šeit ir redzami divi putni, viens ceļās spārnos no zaru, viens ir redzams lidojumā. Tie ir mazie ērgļi, tāda ērgļu suga, kurai Latvijā līgzdo liela daļa no visas pasaules populācijas. Tātad, ievērojama daļa no visiem pasaules mazajiem ērgļiem līgzdo tieši Latvijā. Un viņi ir interesanti tā ziņā, ka viņi līgzdo mežā. Piemēram, šeit varētu būt tāda mazā ērgļu līgzda kaut kur kādā apsē vai bērzā. Un viņi barojās pļavās galvenokārt ar strupastiem, kurmjiem, vardiem. Cik ilgā laikā šāds grāvs var pārtapt upītē? Ja cilvēks nepalīdz, tad tas var prasīt pat vairākus 100 gadu. Jā, bet mēs to varam ļoti labi pātrināt. Protams, jāpieliek zināmas pūles, un šādu projektu ietvaros tad arī to mēs darām, kad upīti pa zemākām vietām pa pļavu izrok pilnīgi no jauna ar ekskavātoru. Protams, pirmos gadus tā upīte ir tāda kā jau mākslīgi veidota, un tur ir diezgan daudz smiltis tajās atbētnēs, ko izrok no upītes, jo tās smiltis turpat krastā tiek nolīdzināts.
Bet nu, tad nevajag dikti daudz gadus, tie ir kaut kādi 4-5 gadi. Nu, šobrīd ir pagājuši 6-7 gadi. Un cik tad tev ir? 6. Nu redzi, tu pat vēl nebija dzimusi, ka mēs rakām upīti šajās pļavās. Nu lūk, un tagad vai tad tu vari pateikt, ka tā ir tāda mākslīga upīte? Te viss, kas notiek, te ūdens augi sauguši un krasti ir apzaļumojušies. Un reku tur spāres lido. Vai tad tajā upītē arī ir zivtiņas? Jā, un arī vēži šajā upītē dzīvo. Nu, pavasarī zivtiņas nāk arī nārstot. Iesim paskatīties, kāda tā kādreiz izlīkumotā upīte izskatās. Nu, akmeņi īstenībā upītē ir ļoti laba lieta, jo reku te nāk tā upīte pa taisno, un lai neizskalotu tādas vietas, ko negrib, lai izskalot, tad var tur sagāzt tādu akmeņu čupu iekšā. Un apskaties, kas tur ļoti daudz gar akmeņiem dzīvojās dzīvība. Kā tad, jā, reku ūdenī tur ir mazi kurkulīši un te izlīduši ārā ir mazas vardības. Kā viens akmens vairāk upītē. Nu jā, jo katrs šāds iemests akmeņus upē veido tādu mazu ūdens virpulīti, kur ūdens var būt bagātināties skābekli. Šādiem iemestiem akmeņiem dzīvesvieta atrod dažādi mazi dzīvnieciņi, kur veidojās aizstraumītes, kur var paslīpties kādas mazas zivtiņas. Un ne jau no tā metiena tas virpulīts, bet pēc tam upēs straumei tekot pēc tam visu laiku. Te mēs jau varam redzēt, ka pēc skudrupītes ietekas lampē, paralēli viena otrai plūst tādas tā kā divas straumes. Tas duķainais ūdens ir tas, kas nāk no Slampes upes augštecis, ja? Tātad iztaisnotās Slampes, kas tek pa tādām lauksaimniecības zemēm. Šis ūdens ir tiešām tāds pienains un mālains, kamēr ūdens, kas nāk no skudrupītes, ir galvenokārt purba ūdens, tāpēc viņš ir brūnāks un dzidrāks. Un te jūs varat redzēt, ka tātad šie, tā divu krāsu ūdeņi plūst viens otram blakus un tikai kādu gabaliņu tālāk par straumu uz leju viņi sajauksies kopā. Cik tad gara ir šī upe? Jā, upīte, tagad viņa ir 4,6 km gara, bet tas grāvis, no kur mēs viņu tā kā atbrīvojām, bija 2,1 km laikam, jā? Cik tur jaunā projektā? Tur ir tā, ka jaunajā projektā tas, taisnās izgrāvjotās skudrupītes posms, kas tiks pārrakts līkumos, ir aptuveni 4 km garš. No to, cik gara būs šī jaunā pārraktā upe, to mēs šobrīd vēl īsti pateikt nevaram, jo tur jāizstrādā, tāda nopietna izpēta, tur gudri cilvēki staigās, veiks uzmērījumus. Reku putniņi daudz lido. Pazīstat? Jā, izskatās pēc bezdelīgām. Bet nav gluži bezdelīgas. Kas ir līdzīgas? Čurkstes tās ir parastās čurkstes, un viņas ligzdot te patās zem tilta. Kur tā mums te tās čurkstītes ligzdo? Tā, reku, ja mēs pietupamies, mēs labi redzam. Jā. Tur strīpā, reku, viņas lido šobrīd ligzdiņā. Čurkses, ir atkarīgi no tiem kukaiņiem, viņa ligzdošana, un tad, kad ir daudz kukaiņu, tas ir šobrīd jau ir vasaras sākums, tad viņiem ir daudz barības, ko barot mazuļus. Te mums beidzās līkumotā upīte un garais upītes tecējums. Tūlītais tilts sāksies jaunā raktā upīte. Līdz ar to šīm čurkstēm tad būs vēl vairāk ūdens un vēl lielāka platība, kur pārlidot arī tur uz ziemeļpusi. Kur ir tā jaunā upīte, kur līkumos? Jaunā upīte būs tūlītās šeit aiz līkuma, jo te sākās Slampes upīte. Bet otrā pusē, tur no meža, tek skudrupīte pietek Slampes upītei, kura ir šobrīd vēl grāvī, ja? Tātad tagad mēs esam pie skudrupītes. Viņi tikai tā ļoti nosacīti varētu saukt par upīti, kā jūs redzēt, tas vairāk izskatās pēc tāda grāvja. Tiesa, šis grāvis ir ļoti vecs, viņš ir raksts vēl pagājušā gadsimta sākumā, un šī projekta laikā šo grāvi ir atkal plānots pārrakt tādā līkumojošā gultnē. Šī pļava, pār kuru mēs tikko nācām, viņai pēc pāris gadiem atkal vajadzētu pārvērsties par palieņu pļavu. Tātad te tecēs līkumojoša upe, tur būs dziļākas vietas, seklākas vietas, un noteikti tur būs vairāk arī tādu, slapjāku ieplaku, kā mēs šobrīd varam redzēt tur grāvi otrā krastā, kur jau šobrīd ir sauguši grīšļi, tur ligzdo niedru lija. Kurā vietā tad tiks rakta šī upīte?
Viņa varētu tikt ierakt iekšā šajā meža ielokā, bet te būs varbūt 1 vai 2 līkumiņi. Bet tas galvenais upes tecējums ies pāri šai pļavai, kilometrus projām virzienā uz dienvidiem, uz to vietu, kur mēs šodien sākām savu ekskursiju. Ja? Tātad tādā virzienā. Nu, varbūt, ja mums vairāk jautājumu viņam nav, mēs viņu varētu tā kā laist darbos dienas. Labi. Teiksim, atā, Jānim. Ja, uzredzēšanos. Atā. Paši mēs vēl izstaigāsim, varbūt šo pļavu nedaudz vēl. Reku es nākot ievēroju te tādu, redzi kādu izkasīta zāle te. Kā jūs domājat, kas tad te tagad ņēmies šitā? Varētu būt kāda stirniņa. Tieši tā, jā. Man jau var liekas, ka te ir stirna, un stirni pakasījusi to sauso zāli un sienu nost, jo karstā laikā viņai karsti, un viņa droši vien ir gribējusi atveldzēties uz tādas plikas zemes pagulēt. Pie grāvi mēs redzējām, tur bija tādi apgrausti krūmiņi. Tas jau rāda, ka tur ir stirna ganījusies. Pazīstiet kādu no šiem te augiem? Es domāju, ka tu pazīsti. Man liekas, ka tie ir suņu burkšķi. Jā, tā jau tautā viņu sauc. Tās varētu būt gundegas. Un dzeltenās ir gundegas. Un kas te tādas zili zied? Tās gan es zinu, Veronikas. Veronikas tu pazīsti. Redz, kādu tu gudra meiteni. Es jau gan botāniku tik labi nezinu. Ne tikai Brazīlijā tādi lieli džungļi, arī mūsu pļavās redz. Pāri galvai visa zāle. Knapi var paiet. Bet, tad, kad mēs te to upi izlīkumosim un ielaidīsim zirgus vai taurgošus, tad to lielo zāli viņi noganīs. Un tā būs tāda maza īsāka, kur viegli staigāt ne tikai mums, bet arī citiem dzīvniekiem. Un tad nāks lejā sēdīsies zošas, grieza dzīvosies zaļi. Un galvenais varēs mazais ērglis redzēt cauri zālē un ķert peles. Tas viss būs tikai pēc gadiem 2, 3. Pagaidām mēs gatavojamies, plānojam un projektējam. Bet, kas strādā, tas kaut kādu rezultātu kādreiz sasniegs.